Tagad laiks pievērsties funkcijām. Un arī šajā dokumentā ir lauki speciāli atstāti, kur būtu jāieraksta kādas funkcijas. Sāksim ar vidējo biļetes cenu. Ja nav viss skaidrs, kādu funkciju tur vajadzētu izmantot, tad pie formulu logā ir daudz dažādas funkcijas, kas šajā ziņā 2007. Excelim ir daudz pārskatāmāk, jo jau ir sadalīts par noteiktām kategorijām, tātad finansiālās, loģiskās, teksta, datuma un laika, un tad te ir kaut kādas atrodamās, kur var atrast adreses, kolonas, kaut kādi dati, matemātiskās, trigonometriskās, te ir absolūtā vērtība, sīnus, kosinus, pretējās vērtības, kosinus, tad grādus var dabūt, tam līdzīgi. Vēl ir citas statistiskās, piemēram, te ir average, vidējais un vidējais aritmētiskais, tad vēl ir saskaitīt, var saskaitīt tukšos lauciņus un arī ir citas funkcijas. Pašā kreisajā pusē ir sasummēšanas, un te ir arī visbiežāk izmantotās funkcijas, kuras jūs izmantojuši pēdējais. Tātad vidējā biļetes cena, tur būs vidējais aritmētiskais jāizrēķina, kas ir average. Viena lieta var atrast to šeit, ja zina to nosaukumu, viņš jau uzreiz automātiski izdomā, kuram tas varētu būt laukam, gan nav īsti precīzi, tad jāiezīmē ir vēlreiz precīzāk tas lauks līdz pēdējai šūnai, un tad var vai nospiest enter, vai arī šeit apstiprināt, un tiek izrēķināts šūna 458,7, tā būs tā vidējā cena. Var arī pamainīt komatu, ciparu skaitojas komata, ar šo te pogu var palielināt, te var arī noņemt 459, noņemt 458,7, ja nopaļot nepieciešams. Tas ir viens veids, kā to var izdarīt. Te ir arī citi. Ja mēs zinām uzreiz funkciju piedāvājumu kopā, tad var arī ierakstīt uzreiz logā, tad vienmēr formulas jāsāk ar vienādības zīmi. Un tur var tad ierakstīt arī count, bet ir vairāki count. Var arī apskatīties, tātad counts and the number of cells in the range that contains numbers. Tātad saskaita tās šūnas, kurās ir skaitļi. Te ir arī citi countā. Saskaita tos, kuri nav tukši, count blank, saskaita tos, kas ir tukši, count if, saskaita pēc kaut kādiem kritērijiem, count ifs ir vairāk kritēriji var būt. Un tad šeit ir neliela atšķirība. Mums tad vajadzētu saskaitīt tās šūnas, kurās ir kaut kas ierakstīts, un tad tas būs countā. Arī šeit tepat var izvēlēties, vai arī otrs ir uzspērst fx, un tad viņš parāda te tādu logu, kur var izvēlēties un ierakstīt kaut kādu funkcijas nosaukumu, piemēram, to pašu count, un tad piedāvāts tiek līdzīgas funkcijas, piemēram, count tepat, un arī uzrakstīts ir kā. Tur vajadzētu ierakstīt šīs te šūnas vai kaut kādus kritērijus, un tālāk te jau ir apraksts angļu valodā, ko īsti šī funkcija dara. Tagad ieliksim count. Countā. Šobrīd jau, kad tik daudz ir ņemties tām funkcijām, viņš jau ierakstīja nepareizās lietas. Countā funkcija. Un tālāk jāievada tātad viena vērtība, otra vērtība, var arī ievadīt to visu vērtību apgabalu, kurā jāskaita, cik tur kopā ir visas tās šūnas. Tad C4 no C33, tas viss šūnas, kas mums ir, un kopā sanāk 30 piedāvājumi. Šādi ir veidi, kā var ierakstīt formulas, atrast formulas, ierakstīt. Tad viens veids ir ierakstīt zināmās lietas jau tepat formulas logā, otra lieta uzspiežot pie funkcijas, ievietojot funkciju, atverās logs vaļā, un trešā lieta ir pie formulu joslas augšējā Excel joslā, tad te ir sadalīts jau pa kategorijām formulas un dažādas funkcijas, kuras var atrast balsoties uz to, kas ir nepieciešams. Tad 3 veidi, kā var ievietot formulas.